Labvakar, turpinājumā jaunuma sportā, protams, uzmanības centrā hokejs. Pasaules čempionāts iet pilnā sparā. Mūsu valsts vienība izcīnīs ļoti svarīgu uzvaru ar 2-0 apspēlēt Vāciju. Jau atkal dinamisks hokejs, spēle uz abiem vārtiem un iespēja gūt panākumu abām komandām, bet lieliski savus cietokšņus sargāja Kristers Gudļevskis un Filips Grubauers. Rezultāts tika atklāts trešdaļas izskaņā, kad Toms Andersons aizsedza Grubaueru skatu un Mārtiņš Dzierkals sekmīgi meta no distances. Otros vārds guvām vairākumā. Vispirms Alberts Šmits trāpīja pa vārtu stabu, bet pēc tam Denis Smirnovs piespēlēja Rudolfam Balceram un kapteinis panāca 2-0. Jau atkal lielisks bija Kristers Gudļevskis, kurš atvērīja visus 25 metienus. Tādu spiedienu izdarīja otrā perioda kaut kad vidū, kad mēs izvirzījāmies vadībā 2-0. Tad viņi iztaisīja to spiedienu un es domāju, mums bišķiņ paveicās un arī labi nocīnījāmies. Un tā bija arī tāda atslēga, kad pēc tam arī ar tādu pārliecību iegājām līdz trešajā periodā. Mēs esam maleči, jo mēs tajos izšķirīgos mirkļos izvēlamies spēlēt vienkārši. Un tā, es domāju, tā atslēga, kā tu vari noturēt tās uzvaras, kuras tev nepieciešams. Svarīgi to čempionātu labi iesākt un atrast veidu, kā tos punktus vākt, lai dabūtu to mērķi, ko mēs esam iztēlojušies. Mūsu nākamais pretinieks būs Austrija. Mačs rīt 5 pēcpusdienā, pirms tam vēl arī hokeja studija. Jā, šodien mūsu komandai nav spēlēm brīvdiena. Daļa no komandas bija uz ledus treniņām, gatavojas arī Austrija. Par visu vairāk no Šveices Matīs Timofejovs. Starpspēļu dienā Latvijas izlases ledus treniņā piedalījās līdz šim nespēlējušie vārdsargi Grigals un Mitens, kā arī pagaidām nepieteiktie uzbrucēji Renārs Krastenbergs un Patriks Zabusovs. Apjomīgi arī šodien pastrādāja puikas un tā kā visa komanda, viss kolektīvs gatavojās. Jā, citiem atjaunošanās, citi padarbojās uz ledus. Cik daudz var stāstīt par Renāru Krastenbergu, ko tu vari tautai pateikt? Ar ko jārēķinās viņa sakarā? Par baigi maz var stāstīt. Es šī gadījumā atturēšos no komentāriem, bet skatāmies dienu no dienas, un viņš noteikti ir mūsu aptverē. Pērn tieši neveiksmi pret nākamo pretinieci Austriju liedza Latvijai sasniegt ceturdaļfinālu. Šoreiz mācības tiks ņemtas vērā. Aktīva komanda, sagaidām to, un neviens nav atcēlis arī disciplīnu. Jā. Pagājuši gadu arī izējām uz izšķirošo spēli. Turpretīm mēs vairākumā ielaižam, viņi vairākumā iemet 0-2, jau jāglāb pasauli. Tāpēc koncentrācija, jā, noteikti tas var būt atslēgas vārds. Koncentrācija, disciplīna un vienkārši tāda aktivitātes spiediens no mūsu puses. Austrijas izlases ledus treniņš bija kuplāk apmeklēts. Pirmajās divās spēlēs viņi uzvarēja Lielbritāniju un Ungāriju, tāpēc turnīra ievadā ir grupas līderi. Spēle pret Latviju būs ļoti svarīga. Mēs to ļoti gaidām un cenšamies būt ļoti enerģiski. Redzēsim, kā mums veiksies. Latvijas un Austrijas spēle rītdien 17:20, bet hokeja studija LTV7 ēterā jau no 16:30. Matīs Timofejovs, Normunds Paulovskis no Cīrihas, Šveicē. Jā, paldies Matīsam un Normundam, bet lielais hokejs mūsu komandai turpināsies rīt, bet čempionāts neapstājas. Šodien 2 spēles jau noslēgušās. Somijas sagrāva ASV. Somi spēlēja pārliecinoši, dominēja teju visu laiku. Pārsvars laukumā nes arī rezultātu pirmā perioda pirmajā pusē. Abas komandas nepilnās 3 minūtēs guva 3 vārtus, Somiem panākot 2-1. Otrās trešdaļas 2. minūtē Somijas hokejs ar 31 sekundes intervalu guva vēl 2 vārtus, un mača liktenis lielā mērā bija izšķirts. Somi beigās uzvarēja ar 6-2. A apakšgrupā Somija gūs 9 punktus 3 spēlēs, bet Austrijai un Šveicei ir pa 6 punktiem 2 mačos. Savukārt B grupā Dānija spēja izturēt 2 trešdaļas kanādiešu spiedienu. Beigās gan spēki bija galā. Kanāda guva 5 vārtus un beigās pārliecinoši uzvar 5-1. B grupā Kanādai 9 punkti 3 spēlēs, Slovākija gūs 6 punktus, Čehija 4. Vēl šovakar Šveice, Vācija un Zviedrija, Čehija. Visas spēles LTV7 un arī Replay LV. Jā, vēl piebildīšu, ka katru vakaru pēc dienas noslēdzošā mača LTV7 hokeja spēļu apskats. Šovakar pie Andrauziņa viesosies visu laiku titulētākais skeletonists Mārtiņš Dukurs un hokejists Rihards Simonovičs. Turpinājumā jaunums Ziemeļamerikā. Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas spēļu otrās kārtas sērijas izšķirīgajā mačā Clevelands Cavaliers viesos ar 125-94 sakāva austrumu regulārā turnīra uzvarētājus Detroits Pistons. Līdz ar to sērijā panāca 4-3. Pistons šajā mačā vadībā bija tikai spēles sākumā, bet turpinājumā vāja precizitāte un Clevelandai pārliecinoša uzvara. Donovana Mičela rēķinā 28 punkti un 8 rezultatīvas piespēles.
Austrumu konferences finālā Cavaliers spēkosies ar New York Knicks. Kā jau ierasts pirmdienā, uzreiz pēc laikvēstījuma lieliskā erudīcijas spēle Veiksme, intuīcija, prāts, un uzreiz pēc tām arī sporta studija, un tajā viesosies šī gada trīskārtējo basketbola čempionu Valmieras basketbola kluba kapteinis Ārtis Ate. Man viņš par lielam ir jau kopš bērna kājas, vienmēr ir bijis uz rokām un vienmēr līdzi. Un katru spēli atbalsta un fano un dzīvo līdzi. Un tad, kad mums ir izbraukuma spēles, viņš, kā man sieva saka, viņš mājās vispār nesēž. Viņš stāv pie televizora, visu spēli kājās, tur fano, atbalsta. Un ir tiesnesis mājās rāda, kad nepareizi nosilpuši tur kaut kādas svilpes vai ko. Tā kā arī pēdējā spēlē finālā viņš jau tur rādīja tiesnešiem, ka nepareizi viņi tur svilpi kaut ko. Jā, pilnu sarunu skatieties jau 21.55 LTV1. Bet mūsu U19 futbola izlases San Marino Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas B līgas sacensībās cīnījās 1-1 ar Slovākiju. Pirmā puslaika kompensācijas laikā rezultātu izlīdzināja Olivers Beķeris. Vēl par autosportu tepat Rīgā turpina Normons Melders. Biķenīkos pie pilnām tribīnēm ar Grand Opening, jeb lielajām sezonas atklāšanas sacensībām startējusi jaunā drifta sezona. 4 ieskaitas grupās kopā piedalījās 134 drifteri no 7 valstīm. Pro klasē kvalifikācijā līdergodu ieguva Mārtiņš Imermanis. Savukārt tandēmos modes noteicēji bija citi. Latvieši līdz izšķirošajiem duelim netika, jo te labāk veicās kaimiņu valsts pārstāvjiem. Tā finālā igaunis Oskars Hals pārspēja lietuvieti Andrisu Vasiļausku. Uzvarot mazajā finālā 3. vietu Latvijai sagādāja Voldemārs Siliņš. Pro 2 klasē kvalifikācijas uzvarētājs Hendriks Dubinskis tandēmos aizkļuva līdz finālam, bet šajā stadijā viņš piekāpās uzvarētājam Edgaram Jenčam. Savukārt strīd klasē kvalifikācijā labākais bija Jānis Lavkovskis, viņš pēc tam arī triumfēja tandēmu braucienos. Vēl strīd X klasē tandēmu cīņās nepārspēts palika Ričards Milzers, kurš finālā pieveica Dāvidu Teilānu. Tas man ziņās arī viss, lai mums visiem jauks vakars. Pātā.